Sveicināti, mīļie! Esam šodien sanākuši, lai iepazītos ar jauno kursu. Un jaunais kurs sākums ir jauns sākums. Kādu laiku neesmu nākusi ēterā un neko stāstījusi, jo manā dzīvē notika liels notikums, un es pirmo reizi devos ceļojumā uz Ēģipti. Un šo ceļojumu tā nebija pirmā reize Ēģiptē, bet tas bija tāds ceļojums, kas bija sakrālais ceļojums Ēģiptē. Un šajā ceļojumā notika daudzas lietas. Daudz enerģijas, daudz savienojumi. Un pēc šī ceļojuma man bija nepieciešams mazliet laiks arī šo te visu salikt pa plauktiņiem. Un gribās teikt, ka šobrīd, tad, kad jau pagājis mazliet laika pēc šī ceļojuma noslēguma, tad es esmu gatava nākt atkal ārā ar kaut ko jaunu un dalīties ar to, kas manī ir. Un gribās teikt, ka pati vēl neesmu apjautusi visas tās pārmaiņas, kas ir notikušas pēc šī ceļojuma. Un vienkārši zinu, kad ir notikušas kaut kādas jaunas lietas, un ceļoju es Ēģiptē. Es atrados martā, tieši mēnesi atpakaļ, no 1. marta līdz 16. martam, man liekas, ka 17. mēs arī akurāt bijām mājās. Jā, un process bija ļoti jaudīgs. Un zinu to, ka Ēģiptē noslēdzās ļoti lieli procesi, kas bija manējie, kas bija saistīti ar manām iepriekšējām inkarnācijām. Tur tie, kas jau zina mani, tas zina, ka es esmu regresijas speciālists un bieži vien aizceļoju kaut kur tālu, gan uz iepriekšējām dzīvēm, gan uz citām planētām. Un mana interese ir pieaugusi ļoti liela par enerģijām un enerģijas uzbūvi un enerģijas klātesamību mūsu dzīvē un arī par enerģijas vadīšanu mūsu dzīvē. Tāpēc man ir īstenībā ļoti interesanti to visu tā kā pētīt. Jā, un arī Ēģiptē es tieši tā pētīju šo te enerģijas tā kā sākotni. Un tur arī man izdevās saslēgties ar vietu, kurā es esmu ienākusi šajā pasaulē vai zemes inkarnācijā. Tieši šeit, tā kā uz zemes. Un tas saistīts ar zvaigžņotajām lauvām. Un varētu teikt, ka Ēģiptē esmu izgājusi arī savas inkarnācijas noslēgšanos un enerģijas atgūšanu, jeb tā varētu teikt, ka savas dvēseles daļas atgūšanu, kas, varētu teikt, kad sāk vērties vaļā. Un nezinu, kā tas atvērsies, jo šobrīd sajūtas ir tādas, ka ir ļoti daudz nezināmā. Ir nokļuvis jauns sākums, tu saproti, ka ir daudz jaunas enerģijas, bet līdz galam vēl nesaproti, kas tāds ir. Es zinu, ka ļoti daudziem ir šis te laiks tāds mazliet vēl tā kā migliņā tīts, ir saprot, ka kaut kas notiek savādāk, bet līdz galam vēl nesaprot kā. Un tāpēc es izveidoju 7 nodarbību ciklu kursu, kurā mēs varēsim izzināt visas šīs enerģijas un sajūtas, kas tagad notiekās, lai šīs enerģijas varētu mums palīdzēt mūsu tālākajā ceļā cauri šim gadam. Un, ja jūs esat piedalījušies manos iepriekšējos kursos, tad jūs atceraties, ka viens no maniem kursiem bija par labklājības plūsmas aktivizēšanu, ja? Nu, tad, lūk, arī šis kurs ir paredzēts tam, lai mēs varētu iestartēt savu šī gada labklājības plūsmu. Jā, tas šis ir jauns sākums. Un, ja pagājušajā reizē jūs redzējāt, kad man fonā bija tāds zaļš abolīts, jā, tad šeit ir ābeļzieds, un ābeļzieds ir tas sākotnējais posms, caur kuru mēs saņemam rudenī šo ražu. Proti, mans mērķis ir tāds, lai mēs mūsu dzīvēs būtu laimīgi un priecīgi, un tajā ražas savākšanas laikā mēs saņemtu to, kas mums pienākās, ja, pēc augstākā
pēc augstākā tā plāniņa. Ja? Un lai gan mūsu dvēsele priecājās, un lai arī mūsu cilvēciskā būtība priecājās par to, ko saņem, tad, kad ir pienācis ražas laiks. Jā, šis ir pavasaris, un pavasaris ir par to, lai sētu jaunas sēklas, bet, lai sētu jaunas sēklas, mums jāsaprot, kas ir tā augsne, kurā mēs šos sēklas sējam augšā. Un šodien es pastāstīšu no sākuma jums par to, kāds būs jaunais kursiņš, kādas būs nodarbību tēmas, un pēc tam mēs dosimies channelingā, lai sajustu jaunās enerģijas un saprastu, kas tad notiekās. Nu, lūk, un tāpēc es šobrīd jums padalīšos ar prezentāciju, kuru es esmu sagatavojusi. Jā. Un prezentācija, jā, tad ir par jauno channeling kursu. Par jauno channeling kursu, un kursas nosaukums ir Jauns sākums. Un tātad jaunajā kursā mums ir paredzētas 7 nodarbības, un visas nodarbības notiksies 1 reizi nedēļā. Un lūk, tēma, par kuru es gribu pavērst un atvērt vaļā, saprast, kas ir šīs te jaunās enerģijas, un saprast, sajust viņas sevī. Tātad pirmajā nodarbībā mēs uzdosim jautājumus un sapratīsim, kas tad ir šīs te jaunās enerģijas un kas šajās jaunās enerģijās esmu es. Jo ir pagājis laiks, notikumi, situācijas, iespējams, kad garajā ziemas periodā, tad, kad ir šis laiks, kad mēs iedziļinamies sevī, ir veiktas diezgan daudz prakses. Ir bijuši notikumi, situācijas, un īstenībā mēs varam nesaprast un nesajust, kas mēs esam pēc šī perioda. Proti, kā noslēgumā ir noticies vēl šis te saules aptumsuma koridors, kas vēl kaut ko noņem no tevis nost un noloba, man gribētu teikt, kaut kādas vecās mīzes. Tāpēc šobrīd ir ļoti svarīgi saprast savu jauno starta punktu un saprast to sākumu, kas iesākas tieši tagad. Kas tātad es esmu tieši tagad, ar ko es eju uz priekšu, un kas ir tās jaunās enerģijas, kas ir ienākušas manā dzīvē. Proti, mēs varam ļoti daudz enerģijas izprast no astroloģiskā punkta un skatu punkta, bet ko mums stāsta un tam līdzīgi, bet svarīgi ir viņas sajust sevī un saprast, kas tad nāk, jo laiks ir tik mainīgs. Un no tā skatu punktu, kurā mēs skatāmies šobrīd, no tā mūsu attīstības skatu punkta, no tās dimensijas, no kuras mēs skatāmies, jo šobrīd sabiedrība, gribētu teikt, un cilvēki un dvēseles ir sadalīti, iziet daudz un dažādus šos dvēseles attīstības posmus, un katrā posmā tu īstenībā esi mazliet savādāks. Un lai virzītos uz priekšu, man šķiet, ka tev mazliet ir jāsaprot, kas tad tu esi. Tāpēc, un tajās enerģijās, kas šobrīd notiekās. Un jāsaprot, jo tikai tā tu vari savu dzīvi virzīt mazliet veiksmīgāk uz priekšu. Tāpēc pirmā nodarbība jaunajā kursā būs par jaunajām enerģijām un to, kas es esmu šajās jaunajās enerģijās. Un ejam uz priekšu. Otrā nodarbība. Otrajā nodarbībā, ja mēs pirmajā nodarbībā jau sapratām, kas ir šī enerģija un kas es esmu, kāds ir mans starta punkts, tad otrajā nodarbībā mēs vēl vairāk sapratīsim, kāda tad ir šī mana enerģija, ar kuru tad es tagad strādāju, kas caur mani plūst, un kādas ir tās, varētu teikt, jaunās fīčas, ja, kuras man šobrīd ir, kas nebija kādreiz, bet tagad ir pievienojušies, vai ir kaut kādas iespējas tam manām jaunajām fīčām, kuras es varu izmantot,
kurus es nesaprotu, vai tur ir kaut kāds tāds lielāks potenciāls, kuru man iespējams ir atvērt šajā laikā, un iespējams, ka ar to izpaužās kāds mans potenciāls un kaut kāda jauna atklāšana, ja? Iespējams, ka es caur to iepazīstu kādu savu jaunu talantu, kas tieši tagad ir gatavs caur manu dzīvi izpausties. Un šeit notiksies arī šī savienošanās un satikšanās ar savu sakrālo enerģijas plūsmu, tās iepazīšanu, integrēšanu. Proti, katram cilvēkam, katrai dvēselē būs tieši tik daudz, cik viņš spēj šajā brīdī atvērt, un tik daudz, cik augstākais es viņam to ļauj un sniedz. Jā, proti, varbūt iepriekš nepieminēju, katrā tātad nodarbībā notiek channelings, kas aptuveni sastāvēs no 10 jautājumiem, 10 jautājumiem, un pēc nodarbības būs arī meditācija, kur katrs pats varēs sajust un saprast to, kā tieši viņam šis te pasākums notiekās. Šī te informācija nāk un kā viņš to informāciju saņem un saprot to, kā tas darbojās. Nu, lūk, tātad mēs virzamies tālāk uz trešo nodarbību, un trešā nodarbība ir par mans dvēseles ceļš. Par cik ir notikusi šis te jauns sākums, ja, līdz ar to var būt tāds, kad ir notikušas kaut kādas novirzes, iespējams uz taviem dvēseles mērķiem vai uzdevumiem šajā laikā. Un šajā laikā es domāju laiku, kas ir virzīts tieši šajā gadā. Ja? Par to līdz tai manai nākamajai ražai, kad es izpildīšu kaut kādus uzdevumus un saņemšu kaut kādu savu vai nu garīgo vai materiālo ražu. Un tāpēc ir jāsaprot, kāds tad ir mans dzīves ceļš. Tikpat labi ir saprast, cik brīva ir mana griba manai virzībai, un cik daudz vai maz, un kā cilvēku ietekmē karma. Šeit ir nozīme tam, kāds ir mans dzīves ceļš un uz kurien es vēlos doties, bet tikpat labi nozīme ir par to, cik daudz mana karma mani ietekmē, un tāpēc gribam arī saprast, kas ir šie ietekmējušie faktori, ar ko vajadzētu tā kā strādāt un ko vajadzētu saprast, lai tas ceļš būtu tā kā veiksmīgāks. Ja? Un proti izaicinājumi, kuri ir nu, tā kā jāpārvar vai kuri jāizpilda, arī būtu izpildīti un nebūtu tā kā īsti baiļu vai sajūtas vai bailes no karmas, bet tu vienkārši saprastu un zinātu, kas tad mani sagaida. Tik, cik daudz cilvēkam dod. Pati esmu saskārusies ar to, ka kamēr nav izpildīts, neko tev nesaka. Pasaka varbūt vairāk tad, kad ir jau šis te notikums noticies un izskaidro visu, bet lai būtu interesantāk dzīvot, tad procesi notiekās tāpatās. Jā, un tāpēc arī šie jautājumi, lai varētu labāk to saprast. Un mērķis, protams, ir dvēseles un cilvēka saskaņota virzība uz saviem dzīves mērķiem un uzdevumiem tieši šajā laikā, tieši šajās enerģijās. Jo viens ir tas, ko mums dod enerģijas, otrs ir tas, ko mēs gribam darīt, lai vienkārši nesanāk tā, kad cilvēks grib, dvēselē ir citi plāni. Ja? Nu, tāpēc ļoti vēlamies panākt to, kad šie plāni ir saskaņoti un nebūtu teikt, bažas par to, ka kaut kas netiek izdarīts. Vai nu vienkārši atliekam to, kas nav un netērējam enerģiju tur, kur viņa nav jātērē, tā teikt, un ejam savu dvēseles ceļu. Nākošajā nodarbība, 4. nodarbība, tā ir dvēseles atbalsta inkarnācijā. Šeit loģiski veidojās jautājums, vai kāds vispār mūs atbalsta mūsu dzīves ceļā? Gribās saprast, vai esam vieni šajā dzīvē. Nav runa par fiziskiem cilvēkiem, bet kas ir tas garīgais atbalsts, kam vienmēr varam uzticēties? Kāda ir dvēseles un cilvēku pavadoņi šajā dzīves ceļā? Un iespējams katram cilvēkam
Katrai dvēselē tas ir kaut kas cits. Ja? Un tāpēc šajā reizē mēs satiksim savu pavadoni, to, kas ir šajā gadā, šajā laikā, iespējams, ka šajā dzīves ceļa posmā mums ir nepieciešams un svarīgs pavadonis, kas var izvest gan cauri šiem te dzīves uzdevumiem, plānotajiem un neplānotajiem, bet kas vienmēr būs blakus un kam vienmēr tu vari tā kā lūgt pēc palīdzības un atbalsta. Jā, jo bieži vien mēs saprotam, ir kāds skolotājs, ir kāds pavadonis, un katram iespējams, ka viņam ir kaut kādi uzdevumi, bet svarīgi ir saprast tos savējos, kas tad mūs šajā periodā atbalsta. Nu, lūk, tāpēc ceļš nenotiek vienkārši tāpat. Es ticu, ka ceļā mums ir daudz atbalstītāju. Mums tikai jāprot viņu ieraudzīt un bieži vien arī palūgt palīdzību šiem atbalstītājiem. Nu, tā mēs nonākam pie 5. nodarbības, un 5. nodarbība saucās būt uz viļņa. Mēs joprojām saprotam, ka enerģijas ir mainīgas. Tāpat kā vienu dienu mums ir pērkona negaiss, un otru spīd saule. Un saprotam, ka tas notiek visu laiku. Šīs enerģijas un šīs plūsmas īsti mēs nevaram mainīt, bet vēlamies un vēlamies saprast, kā tad noturēties uz tā viļņa, kad šīs saules ir mazāk, kad siltuma ir mazāk. Un vēlamies saprast, kā savienoties ar savu enerģijas plūsmu un nebūt atkarīgam no ārējās plūsmas virziena. Jo bieži vien ir tā, ka tu pakļaujies tai ārējai plūsmai, kas nebūtu nav pozitīva. Iespējams, ka tu saklausies kaut kādas informācija, kas, piemēram, notiekās kaut kur mēdījos, ja, un saproti, ka tu esi pārņemts ar to, un tu vairāk nevari būt pozitīvismā, spēkā un enerģijā, bet tu esi atkarīgs no kaut kādas citas enerģijas plūsmas, tu esi pavilcies viņai kaut kur līdzi. Tāpēc svarīgi ir saprast, kā būt uz viļņa, jeb kā noturēties tajā savā plūsmā un nepadoties kaut kādām citām enerģijas plūsmām. Un kā būt savā spēkā vienlīdz maigam un stipram un vienlīdz godīgam pret sevi un pret citiem. Tas arī tāds nozīmīgs jautājums, ko šajā jautājumā iekļaut, jo noturēties savā spēkā, būt stipram, tas citreiz prasa tādu stipruma un var likties arī, ka tādas negluži negativitātes, bet tādu enerģiju, ja? Bet tomēr paturēt sevīšu godīgumu pret sevi un pret citiem. Un tas ir, kā šodien būt kolektīvajā laukā. Jo saprotam, ka kolektīvajā laukā ir ļoti liela dualitāte. Un jo vairāk ar to sastopamies, jo vairāk to redzam, var dzīvot, protams, burbulī un neko neredzēt un izolēties no ārējās pasaules, bet viņa eksistē. Un mums visiem tur ir jādzīvo. Un lai vai cik mēs vēlamies ielīst savā aliņā, tad mums viņā vienā brīdī no tās salas ir jānāk ārā, un šī te, tā kā gribās teikt, jaunās enerģijas ir jārāda citiem, lai viņas varētu piepildīt pasauli. Un būt vairāk saules, būt vairāk siltuma, ne karstuma, siltuma, ja? Siltums starp cilvēkiem. Un būt uz tā viļņa plūsmas. Jā. Nu tā, tas ir galvenais, kad negrimt, galvenais ir tas, kā aptver, negrimt dibenā. Ja? Nu tā, laižam uz priekšu, 6. nodarbība. 6. nodarbība man šodien atnāca ar tādu tēmu dzīvot šeit un tagad.
Ko tad nozīmē šeit un tagad? Kas tā ir par enerģiju? Kā to realizēt savā dzīvē? Un kas notiek, kad atlaižam visu to, kas bijis un pagājis? Bieži vien ir bailes zaudēt to, kas ir bijis, bailes atlaist to, kas tev pieder, bailes atlaist cilvēkus un tam līdzīgi. Un kas notiek, ja nenesam līdzi savas pagātnes sāpes un traumas? Kas notiek, ja dzīvojam šodien un nedomājam par rītdienu? Kas man šodienu padara vieglāku? Jā, šī nodarbība veltīta tēmai šeit un tagad, un šeit mēs risināsim šo jautājumu, kā vairāk savienoties un kā nedzīvot pagātnē vai kā nedzīvot nākotnē, jo dzīve notiek šeit un tagad. Un lai katrs spēj savienoties ar šo enerģiju un arvien veiksmīgāk piedzīvot savu dzīvi, ja, sajust, saprast, kāda korelācija ir ar šo pagātni, ko no pagātnes izmantot un kā sadzīvot arī ar šo nākotnes enerģiju. Vārdu sakot, kā sadzīvot ar laiku kā tādu, ja, kurā mēs esam. Nu, lūk, un astotā nodarbība, septītā nodarbība, precīgāk sakot, septītā nodarbība ir jauns sākums. Un jauns sākums ir tas, kad izējot visas šīs iepriekšējās nodarbības, mēs apzināmies sevi. Tā ir pavisam jauna sevis apzināšanās, tā ir sava autentiskuma apzināšanās, saprašana par to, kā izmantot šo savu unikalitāti, jeb savu autentiskumu savā dzīvē. Un arī par to mēs esam duāls būtnes, mēs sastāvam no šīm divām enerģijām, un tas ir jāsaprot, un šīs duālā būtība mums arī jāsaprot. Un, jo mēs vairāk saprotam savu šo duālo būtību, jo lielāku veiksmi tas mums nes. Šeit ir tas saprast, kas ir mans spēks un kas ir mans nespēks. Un kā pacelties virs tā, jeb kā iziet no šīs dualitātes, kad tevi mētā no vienas puses uz otru pusi, ja? Un kad ir šī šūpoļu sajūta, kad tu pēkšņi esi vienā pusē un tu pēkšņi priecājies un tev viss ir forši, un otras puses, kad tu esi pilnīgā bedrē, ja? Kā iziet no šīs dualitātes ārā. Un jā, tāpēc arī šajā nodarbībā sapratīsim, kā integrēt savu plašo un daudzdimensionālo garīgo būtību savā dzīvē, savā šajā cilvēciskajā dzīvē. Kā tas darbojas un kā šī mūsu būtība var palīdzēt mums piedzīvot šo dzīvi, un cik daudz vispār, un kā tas vispār notiekās, un kā mēs varam vispār uzticēties tam, ja? Jo mēs esam pieraduši šeit dzīvot kā cilvēki. Un kā tas viss darbojas kopā. Ja, tas ir mans. Tie ir jautājumi, ko es vēlos izprast caur šo kursu. Un jūs jau zinat, kad mans modelis, kā es vadu savu kursus un savas nodarbības, ir tas, kad es čenelēju, es uzdodu jautājumus, augstākiem spēkiem, un augstākie spēki man atbild. Un katru reizi augstākie spēki, katrai nodarbībai ierodās tieši augstākie spēki, gaismas pasaules spēki, kas vistīrāk un vistiešāk un visprecīzāk var atbildēt uz konkrētiem jautājumiem. Un proti jautājumi tiek atbildēti tā, lai katrs dalībnieks, kas ir grupā, uztvertu šo jautājumu tā, kā viņam nepieciešams. Un proti arī viņa laukā sāktos tādas izmaiņas, kuras ir nepieciešamas tieši tā kā viņam. Jā, tādas izmaiņas, kādas ir nepieciešamas tieši viņam, tieši tā kā šajā laikā. Un katrā nodarbībā mēs sagatavojam konkrētus jautājumus,
Mums uz šo grupu ir atsevišķi, nu, tā kā atsevišķi chatiņš sataisīts WhatsAppā vai Telegramā, kurā mēs varam apmainīties ar šīm te visām sajūtām, kas notikušas ir arī meditācijās, pēc kursiņa, pēc nodarbības, respektīvi, ja. Un jā, un vienas nodarbības ilgums mums aptuveni notiekās kādas 2 līdz 3 stundas. Viens channelings aptuveni iet uz 2 stundām, un augstākie spēki mums atbild uz šiem jautājumiem, kurus mēs esam uzdevuši konkrētās tēmas ietvaros. Nu, lūk. Jā, varu lūgt vai meitenēm, kas šobrīd ir ēterā, vai ir kāds jautājums par šiem jautājumiem? Šobrīd nav, jā, viss ir kārtībā, šobrīd nav jautājumu, un tad mēs varam iet tālāk, un es pastāstīšu tālāk. Jā. Nu, lūk. Un tā tad mazliet tehniskās informācijas par pašu kursu. Jūs dzirdējāt par to, kādas būs nodarbības, tātad kopā nodarbības būs 7. Un kursa norise tātad būs nodarbības notiek 1 reizi nedēļā, vakarā. To mēs novienosimies kopā. Šobrīd doma ir tāda, ka nodarbības notiks vai nu ceturtdienas vakarā, vai nu piekdienas vakarā, reizi nedēļā, un nodarbības sākās jau pēc nedēļas. Šodien šis ieraksta datums mums ir 12. aprīlis. Jā, tātad plānots ir tas, ka nodarbības sāksies vai nu 18. datumā, vai nu 19. datumā. Un katrā nodarbībā mēs satiksimies, notiksies channelings, uz kur atbildēs aptuveni uz 10 jautājumiem. Un pēc nodarbības jūs saņemsiet arī meditāciju, kuru būs ierakstīta tieši šai grupai, un saņemot norādījumus tā kā augstākiem spēkiem no skolotājiem, un kas ir saskaņots tā kā ar to cilvēku augstākiem ar kuriem kopā mēs darbojamies. Tātad visas nodarbības notiks online, Zoom platformā, un nodarbības būs iespējams arī noskatīties ierakstā. Visiem dalībniekiem būs iespējams arī viņas noklausīties arī pēc tam, ja uz konkrēto nodarbību netiek. Un jā, par cenu. Kursa nodarbības, vienas nodarbības cena ir 22 eiro, un viss kurs kopā ir 154 eiro. Tātad 7 nodarbības kopā. Nu tā. Un pieteikšanās ir iespēja, kur vēl dalībniekiem ir informācija, kad īpašā cena kursa dalībniekiem ir individuālais channelings vai dvēseles ceļojums, kas kursa dalībniekiem maksās 80 eiro. Un kurs vērtība šim individuālajiem channelingam vai dvēseles ceļojumam ir 110 eiro. Tātad, nu jā, tā kā šo ir iespējams arī saņemt, jo kursa laikā enerģijas ir tik spēcīgas, ka tiešām sāktivizējās, un es iesaku paņemt vai nu privāto dvēseles ceļojumu vai channelingu, lai vēl vairāk izprastu konkrēti šim brīdim un informāciju. Proti, šeit notiek saziņa caur augstāko es, dvēseles skolotājiem un gaismas būtnēm, kas ir klātesošas konkrētajā brīdī. Šobrīd man sajūtas ir par to, ka šim kursam būs ļoti klātesošas Kristus enerģijas. Pie Kristus es arī esmu gājusi ilgu ceļu, un droši vien arī manam uzvārdam ir kaut kāda īpaša nozīme tieši ar šo ceļu. Nezinu, vēl nemāku pateikt tieši kāda, bet Kristus, jā, ir saistīts arī ar šo. Skatīsimies, kā tas viss notiksies un kā tas viss vērsies vaļā. Nu, lūk,
Un pieteikšanos var veikt, uzrakstot man uz manu mobilo telefonu numuru, SMS vai WhatsApp, vai vienkārši piezvanot. Šeit ir numurs, kas ir 2631 6622. Viņš noteikti šeit apakšā arī būs zem šī video. Tātad e-pasts arī, kur rakstīt agnese.ceļotāja@gmail.com, vai spiest zem video uz saiti, un tur ir pieteikšanās anketa. Tātad visi, kuri būs pieteikušies, ar tiem es sazināšos un nosūtīšu saiti uz pirmo nodarbību un nosūtīšu informāciju sīkāk par visu kursu uz norādīto e-pastu. Nu, lūk, tātad kurs sākās tieši pēc nedēļas. Kopā mēs ar kursu novienosimies, vai tā būs ceturtdiena vai piekdienas vakars. Tātad notiks šeit tā kā kopējā balsošana. Jā, tāpēc es dodu šīs divas iespējas atkarībā no tā, kad cilvēkiem būtu iespējams. Un potenciālais laiks tas varētu būt 19:00 vakarā. Jā. Un, nu jā, ko es vēl esmu saplānojusi šodienai, jā, un šodienai es esmu saplānojusi arī doties čennelingā, kurā mēs sajutīsim un sapratīsim, un jūs sajutīsiet un sapratīsiet arī tās enerģijas, kas plūst caur mani. Un šodien čennelingā ir sagatavoti tā kā 3 jautājumi. Jo mēs saprotam, ka šobrīd laukā ir daudz jaunas enerģijas, un lai viņas varētu vairāk saprast, jā, jo ir daudz čaneļu, kas runā par to, kādas enerģijas šeit nāk un kādas notiek. Tas, ko es saprotu, kad ir ļoti spēcīgas enerģijas, un tiešām ir sajūta, ka viņas ļoti tīra spiež iet tajā virzienā, kurā tev ir jāiet. Tas bieži vien ir sāpīgi, ļoti tīra nost no kaut kādām vecajām čaulām, no veciem domāšanas stiliem un veidiem, bet gribās vēl spēcīgāk sajust un saprast arī to, kad kādus iespējas un kādus ieguvumus šīs jaunās enerģijas mums sniedz, kādas tās sniedz vispār cilvēkiem. Jo šis, nu, kā mēs zinām, šis gads ir pūķa gads, jā, un tātad kā noturēties šim pūķim mugurā un kā būt uz viļņa, jā, tāds ir jautājums, jā. Nu, lūk, tik tālu mēs esam tikuši, un es ceru, kad es tikšu galā ar šiem jautājumiem. Nē, es nevis ceru, bet es tagad domāju par to, vai es viņus atcerēšos. Tāpatās, jo parasti, ja es noplūstu kaut kur informācijā, es viņus atceros, bet viss būs kārtībā. Так. Nu, lūk, šeit es gribu teikt paldies visiem tiem, kas noklausījās prezentāciju, jo šis ir prezentācijas pēdējais slaids. Jā, un ja nu gadījumā kas, es izdarīšu tā, ka es tūdaļ Agnese, tu pazudi. vispār pazudu. Nē, es redzu, viss kārtībā. Redzat mani? Tu apklusi, Jā. Agnese. Nē, man viss ir kārtībā. Kārtībā es arī redzu tevi. Redzat mani? Visi redz mani vai tikai Inete neredz? Es redzu. Un dzirdat mani, ja? Tā. Tagad Inete mani redz? Jā, vajadzētu man būt. Nu tā. Nu tā. Un es ielikšu meitenēm čatā. Jā. Un vienu mirklīti.
Jā, es ieliku chatiņā meitenēm vienkārši jautājumus par šiem, ja nu gadījumā channeling laikā es aizplūstu, ja? Lai jūs man atgriežat ar jautājumiem atpakaļ pie tā, lai es atbildu šiem jautājumiem, bet es pati sajutīšu, kas un kā. Tā kā, nu, esam gatavi channelingam un dodamies ceļā. Dodamies ceļā. Vienu mirklīt padzeršos. Jā, tieši šādi es arī došos ceļojumā. Jā, tieši šādi, kā tagad channelings notiksies, tas notiks arī pašās nodarbībās. Un saņemsim atbildes no tiem gaismas spēkiem, kas ir gatavi mums šobrīd to sniegt. Gaismas spēkiem, jā, 100% gaismas. Nu, tas ir skaidrs, ka mūsu laukā var ienākt tikai 100% gaisma, un visas būtnes, kas ir zemākas par 100% gaismu, iet uz to vietu, no kurienes nākušas, vai pārtop 100% mīlestībā. Nu, pat nevar teikt 100%, bet dievišķā gaismā. Tāpēc mūsu laukā, jā, tie, kur skatīsies tagad, ir vienkārši ir tikai mīlestības plūsma. Tāpēc es savienojos ar savu sirds telpu. Es esmu savā sirdī. Bez nosacījuma mīlestības plūsmā. Mierā un harmonijā. Un manā sirds telpā ir avots. Mūžīgais avots, no kura plūst mīlestība. Šeit dzimst mīlestība. Un es smeļu šī avota. Un sniedzu. Ļoti interesanta bildi man tagad rāda, kad tur sēž tāda indiešu meitene. Un viņai šeit ir, nu, tā kā, nu, tā sarkana pumpiņa. Un viņa smeļ no avota. Un viņai tāds lakats ir. Tāda ļoti interesanta. Pusaudze. Viņa mani grib kaut kur aizvest. Un viņa mani aizved uz tādu vietu, un viņa stāsta,
uz zemes, uz tādu vietu. Viņa ir tikusi pārdota 12 gadu vecumā vīrietim. Nabadzīga meitene. Indiešu meitene. Kas ir šī meitene? Ko viņa man grib pateikt? Kāpēc viņa šeit atnāca? Viņa stāsta par to, ka cilvēki netic mīlestībai. Ļoti daudz cilvēku vairs netic mīlestībai. Tāpēc, kad mīlestības vārdā ir notikušas daudzas zvērīgas lietas, kas tika paliktas. Līdz ar to daudziem cilvēkiem ir dvēselē palikušas šīs sāpes, kas neļauj savienoties ar mīlestības plūsmu, kāda tā ir patiesībā. Šī mīlestība tiek aizlikta priekšā, un patiesā mīlestības plūsma, tā gribās teikt, ka mīlestības jēdziens ir tāds un cilvēki vairs netic, nodrezāts tā kā netīrs, un cilvēki vairs netic šim vārdam mīlestība, tāpēc, ka ļoti daudziem ir sāpējis. Un viņi netic, vai nevar, vai nespēj savienoties ar šīs enerģijas patieso būtību, jo viņu uztverē šī enerģija ir izmainīta. Un ja kādam liek savienoties vai lūdz savienoties ar mīlestību, tad viņa uztverē šī plūsma nav tīra. Tas nozīmē, ka šim cilvēkam, kura uztverē ir mīlestība, viņš automātiski, tad, kad viņa nav attīrīta, savienojas ar šo te traumātisko mīlestības pieredzi, un viņa plūsmā viņš sāk atkal un atkal piedzīvot šo traumas pieredzi. Jo tāda ir viņa mīlestības, jeb šīs te dvēseles mīlestības pieredze, ko šī dvēsele ir iemācījusies. Tādējādi ir svarīgi, ka šai būtnei, šim cilvēkam notiek atbrīvošana no šīs izkropļotās mīlestības pieredzes, lai nonāktu pie šīs patiesās enerģijas sākotnējās būtības, lai nenoēnotu ar šo enerģiju, kas dvēseles pieredzes kontekstā cauri dzīvēm ir radusies un tā kā iespiedusies atmiņā. Šis cilvēks, kuram mīlestība saistās
ar 12-gadīgas meitenes pārdoto dzīvi, iespējams, nekad, kamēr trauma netiks tā kā likvidēta, nevarēs notikt savienojums ar šo patieso mīlestību. Tāpēc mēs visi un ik viens lūdzam, lai mūsu sirdīs ienāk patiesās mīlestības avota enerģija, lai mēs varam pārrakstīt savu mīlestības pieredzi. Tas, kas šobrīd notiek jūsos, tas, kas nāk, tas, kas ir, jūs redzat, jūs saprotat to, kas stāv priekšā jūsu mīlestības enerģijai. Esiet pacietīgi, lai izpaustos patiesā mīlestība. Jums ir jānoņem šīs traumātiskās pieredzes. Lai patiesā mīlestība spētu caur jums plūst. Tā visa ir mācība par mīlestību. Tā visa ir mīlestība. Katrai mīlestības pieredzei ir sava krāsa un savs tonis. Jūs pieredzat savu. Jūs veidojat savu. Un jūs izvēlaties savu. Svaigs piliens ielīst manās plaukstās. Un es vēlos šo svaigo pilienu mīlestības. Es stāvu uz ceļiem, un manā priekšā ir Kristus. Viņš sniedz manās rokās mīlestības pilienu. Un es vēlos, lai šī mīlestība dziedina zemi. Es vēlos, lai mīlestība dziedina salauztas sirdis. Es vēlos, lai šī tīrā mīlestība ļauj uzziedēt jauniem ziediem. Es vēlos, lai šī dievišķā plūsma ieplūst katrā sirdī.
lai Māte Zeme var atplaukt ziedos. Dievs sniedz mums tik daudz mīlestības, lai mēs varam padzirdīt izslāpušos. Dievs sniedz mums tik daudz, lai mēs spējam dziedēt, lai mēs spējam būt labi viens pret otru, mīlēt, cienīt un sargāt viens otru. Dievs sniedz mums tik daudz, lai mēs acīs viens otram skatoties, varam novēlēt viens otram labu dienu, lai mēs spējam piedot, pieņemt un atlaist. Lai mēs spējam smaidīt un iet uz priekšu. Ar smaidu sejā. Un Kristus lej manās rokās un es leju uz zemi. Un tā mēs katrs piepildam savas dzīves, savu pagātni, savu nākotni un savu tagadni ar mīlestību. Labi, tā piepilda visu mūsu laiku, kurā mēs esam šeit uz zemes. Lai tā atmodina mūsos to sēklu, to dievišķo sēklu, kas ir ielikta mūsu pirmsākumos. Lai tā modina, lai tā dzen saknes, lai tā plaukst, lai tā zied, lai tā ir. Dievs, es esmu zemes bērns. Un pielīst man pilns priekšāds, tāds sajūta, ka man ir tāds priekšāds un pielāst priekšāds. Un tur ir tāda tā balta gaisma. Laid zemē. Dalies ar to. Dalies ar mīlestību. Lai zied, lai plaukst, lai ir. No sirds uz sirdi. Tā nebeigsies. Tā vienmēr ir. Tā neapstāsies.
Nekrāj to tikai sev. Tā vienmēr būs. Tā vienmēr ir. Es nāku pie jums, lai atkal un atkal atgādinātu par to, kas esmu, lai atgādinātu par to, kas esi tu. Ļauj, lai aiziet. Mēs kopā. Izsijāsim to pelavu maisu, kas atdala tevi no mīlestības. Katru dienu soli tuvāk. Sev patiesajai. Un tad tev nevajadzēs nevienu stuti. Tu būsi tu. Un saka, nevis būsi, esi tu. Tu jau tagad esi. Tu vienkārši zināsi, kas esi. Jau nekur nebūs jānoturās. Viļņi šļāksies tev garām, jo tu zināsi, kas esi. Kamēr tu šaubies par sevi, tikmēr ir viļņi. Jo vairāk tu zini sevi, jo vairāk tu esi. To mēs darīsim šajā kursā. Es būšu ar tevi. Un tu būsi ar mani. Pateicība.
Jā, man tagad rāda to indiešu meiteni. Viņa aizgāja. Pateicībā. Viņa saka, ka viņa aizgāja gatavoties kāzām, bet kaut kā savādāk tas bija. Jā. Pateicībā. Nu, lūk. Mēs parunājām par jaunajām enerģijām, kas ienāca. Un, jā, tādas enerģijas šobrīd nāk. Un ar šādām enerģijām mēs strādāsim jaunajā kursā, acīm redzot. Es pateicos tam, kas nāk. Un tas tiešām ir, jā, jo es nezināju, ka tieši šādi tas viss izvērtīsies. Bet es pateicos. Es pateicos šai plūsmai un uzaicinu visus, kas ir gatavi strādāt ar sevi un dziedināt sevi, pievienoties šim kursam un droši piesakieties šim kursam. Un tad jau mēs kopā izlemsim, vai viņš notiksies ceturtdienā vai piekdienā, un iesim šo ceļu kopā. Pateicībā. Rakstiet šeit pat zemāk, un ja jums patika šis video, tad nospiediet like, lai vēl vairāk cilvēku šo video var ieraudzīt. Un ja jūt, kādam cilvēkam ir vajadzīgs šis kurs, tad droši dodiet ziņu. Paldies jums! Paldies jums! Un tiekamies jau kursā. Paldies!